Nu, tad bliežam par atomu uzbūvu. Ok, mēs bijām pagājušajā reizē pateikuši, kas ir atoms, pareizi? Ok, ja mēs zinām, kas ir atoms, tad mums jānosaka tā uzbūve. Nu, un atoma daļiņas atklāja pietiekami sen. Pietiekami sen, tas bija 1918, 25. un 37. gads. Un pie tam pirmo daļiņu, ko atklāja, kas tā bija, kā jums liekas? Elektrons. Un pa lielam vispirms atklāja elektronu, pēc tam atklāja, ka eksistē protoni, un pēc tam tikai pēdējo atklāja neitronu. Un tad atomu modeļi bija pilnīgi dažādi. Vienam angļu ķīmiķim sagribējās ēst, viņš izdomāja, ka atoms ir kā pudiņš. Toties tur ir kaut kādas ogas, tur ir kaut kādas ogu gabaliņi, mums būs kodolī un želēja negatīvi elektroni. Bet viss tas bija pilnīgā muļķība, un pirmais, kas bija loģiski pateikts, bija pateikts ar boru. Viņš paskatījās uz Saules sistēmas uzbūvi un izdomāja, ka tas pats varētu būt arī atomu uzbūvē. Un pateicoties viņam, mēs arī zinām, kas ir Bora atomu modelis. Ok. Yeah. Tā, nu šitais laikam. Tas kaut kas jauts. Ok, open and read the copy. Tā, nu šito nebija sastādīsies. Šits ir kaut kur paķerts, un tad tas ir angļu valodā. Tā. Tā. Ir. Nu, beidzot. Labi, tātad kaut kas iedzīgs parādījās Nilam Boram. Šādi. Nils Bors bija pirmais zinātnieks, kas iedomājās par atomu modeli. Jā, un tas modelis bija vistuvāk patiesībai, bet tas bija agrāk. Bors iedomājās, ka mums kā Saules sistēmā centrā it kā mums ir zvaigzne Saules sistēmai, bet šeit iekšā mums ir kodols. Pareizi? Kodols mums sastāv no divu veidu daļiņām. Protoni, kuri ir kādi pēc lādiņa? Pozitīvi, un neitroni, kuri kādi pēc lādiņa? Neitroni. Neitrāli. Ok, tātad mums ir pozitīvi un neitrāli. Un tālāk mēs runāsim par to, kā. Apkārt mums ir enerģijas līmeņi. Jā, tie riņķi Saules sistēmā sauksies par orbītām, bet šeit sauksies par enerģijas līmeņiem. Tas ir noteiktas telpas daļa, kurā drīkst atrasties elektrons. Ok. Bet kā noteikt atomu sastāvu? Nu, davai. Tā, bišķi diskusija, es saprotu, ka piekdien es esmu arī noguris. Bet nu tomēr. Pa lielam mums ir 5 likumi, kā noteikt atomu. Ja? Jums katrai jau tūlīt mēs sapratīsim, kā ar periodiskās tabulas palīdzību mēs spēlējot kā galda spēle varam uzzīmēt katra jebkura atomu uzbūvu. Tātad mums jāatcerās, ka ir 3 daļiņas. Protons, neitrons, elektrons, to jūs laikam zinat. Viņas ir pozitīvas, neitrāls un negatīva. Lādiņš ir plus, mīnus, plus, 0, mīnus.
Bet galvenais paskatīties uz masu. Masa šeit ir -4, laikam, nevis -19, bet -4. Un es gribu tevi rediģēt, un tad lūdzu saglabājies, jā, enable saving. Ok, tātad, ko nozīmē AMU? Jūs pieradāt pie gramiem uz molu, tad lai būtu grams uz molu. Ja mums ir šīs te mērvienības, tad pastāstiet man lūdzu, kas veido kodola masu? Ne kodola, bet atomu. Kuras daļiņas? Kuras daļiņas kaut ko ietekmē un kuras daļiņas neko neietekmē? Tikai elektrons neietekmē, tāpēc, ka -4. Jo šitā -4 pakāpe dara arī to, ka, ja tu sasumē šito un šito, tev ir 2. Un tad atoma masa tev ir 2. Šito, cik tu nesumēji, elektronu vairāk par 10,000 vienam atomam toči nevar būt, līdz ar to viņi neko neietekmē. Labi. Šeit skaidrs? Ok. Kāda loma katrai daļiņai atomā? Kāda loma mums ir protonam? Tāds klusums iestājās. It kā jūs par to nebūtu mācījušies. Protons kodolu veido. Jā? Veido kodolu. Veido kodolu un atomu. Toties, ja jūs atcerēsieties pirmo elementu periodiskajā tabulā, tur vispār nav neitronu. Un līdz ar to, ja tur ir tikai protons, viņš padara to, viņš dot iespēju jau tam atomam pastāvēt. Ja mēs runājam par neitroniem, kas tur būs? Kam mums vajadzīgi neitroni? Šeit bišķi jāatcerās par to, ka bija tāda tēma radioaktivitāte, varbūt ne katram, bet tomēr bija. Un ko tie neitroni dara? Jā, viņi stabilizē. Toties, tas kodols stabilizējās ar neitronu skaitu. Pa lielam stabilizē kodolu. Stabilizē kodolu. Jo kā atšķirās izotopi, kas ir radioaktīvi no tiem izotopiem, kuri nav radioaktīvi, ka tur ir pareizs neitronu skaits. Ja tu pieņem neitronus vairāk, kodols sadalās. Ja tev kodola mazāk, kodols sadalās. Un ja tev pareizā bilance, tad kodols ir stabils. Ok, kāda loma ir elektronam? Ok, bet atomā neutralizē kodola pozitīvo lādiņu. Ok, tātad loma. Un saprotams, ka protoni un neitroni mums atrodas atomu iekšā, toties kodolā. Bet elektroni riņķo apkārt. Un tālāk mums vajadzīgi 5 vienkārši likumi, lai noteiktu, cik un kā ir mūsu atomā. Toties, mums nevajag minēt, jums būs dažādi uzdevumi, jums var paprasīt tikai protons, tikai neitronus konkrētajā vietā, konkrētam izotopam, bet idejiski to visu var sasumēt kopā šajos te 5 vienkāršos likumos. Lai noteiktu protonu skaitu, jāskatās uz elementa kārtas skaitlis. Un tos kārtas skaitli mēs apzīmējam ar burtu Z. Ok, lai noteiktu elektronu skaitu neitrālajā atomā, tad jāatcerās, ka kas veido masu? Protoni kopā ar neitroniem. Ja no masas atņem protonus, tas būs šeit. Ja no masas atņem protonus, tad dabū neitrons. Neitrālajā atomā vienmēr elektronu skaits būs vienāds ar protonu skaitu.
Un šeit jāpadomā vēl par to, ja mums nebūs, ja mums būs oksidēšanas pakāpe, ko darīt? Ko tad darīt? Lai aprēķinātu. Aprēķini. Ok. Ķinātu elektronu skaitu atomā. Jonā, laikam. Jonā. Tad elektronu skaits mīnus lādiņš. Ko tas nozīmē? Ja jums ir, pieņemsim, litijs plus 1, un jūs atņemsiet to vienu pozitīvo, tad elektronu skaits samazinās, pareizi? Ja jums ir mīnus 1 negatīvais lādiņš, tad jūs tos elektronus pieskaitīsiet klāt. Ok? Labi. Un tad enerģijas līmeņu skaitu nosaka pēc perioda. Toties tie enerģijas līmeņi ir tie riņķi, kuros rotē tie elektroni. Ja? Un to nosaka, kurā rindiņā vai jebkurā periodā atrodas elements. Labi. Bet vai mēs varam noteikt, cik daudz elektronu ir katrā enerģijas līmenī? Kā mēs to varam noteikt? Kā tu to vari pateikt? Ļoti vienkārši pārbaudīt. Paņemam tabulu, saskaitam, cik pirmajā rindiņā ir elektroni. Cik elementi, tik elektroni. Un tātad saskaita, tev ir 2 rūteņas, tātad 2 elektroni. Un tas ir maksimālais daudzums, tu nevari ielikt vairāk. Toties 2 elementi, 2 elektroni. Ok, otrais enerģijas līmenis. Cik elementi? 8. 8 elementi, cik tad elektroni? Jā. Tur bišķi viltīgāk. Toties, tur var būt vai 8 vai 18. Un tagad jautājums, kā mēs tos 18 iegūsim. Pašā 3. līmenī mums ir tikai 8 elektroni, 8 elementi, plus tie, kas nāk tie, kas ir skandijs, līdz cinks. Atradāt? 3. B līdz 2. B. Šie te arī 10 gabali tiks pieskaitīti, ja jūs iesiet tālāk uz gāliju, germāniju, arsēnu, selēnu, bromu un ksenonu. Tātad plus šitie 10 gabali. 10. Tad kopā maksimāli, tātad minimāli mums ir 8, bet maksimāli mums ir 18. Mhm. 3 elektroni, 8 elementi, bet ja mēs iesim tālāk, tad vēl plus 10. Tātad minimāli 8, maksimāli 18. Ok, un pēdējais līmenis, ko mēs vispār aiztiksim, būs 4. enerģijas līmenis.
Un 4. enerģijas līmenī mums interesē tikai elementi kālijs, kalcijs, un pēc tam līdz kriptonam. Toties tikai 4. rinda vairāk mums neko arī neuzdos. Ja? Maksimāli tur var būt kopā, ja mēs atkal atceramies, ka mums var būt 8. Ja? 8. Un tad, kurus 10 mēs skaitīsim, tad klāt tur? No I3 līdz kadmija, jā. Toties šie 10 arī skaitīsies šajā līmenī. I3 kadmijas. Bet tik tālu mēs viņus neaiztiksim. Mēs paņemsim tikai kālijs, kalcijs, gālijs, germānijas, arsēns, selēns, broms un kriptons. Līdz ar to realitātē jūs nekad šos 10 arī nepieskaitīsiet. Ja? Jums maksimāli tur būs 8. Labi. Tik tālu skaidrs? Davai tad paņemam kaut kādu elementu. Lai būtu jauc pa tālu, nu davai bromu. Rekur. Broma atomu uzbūve. Broma atomu uzbūve. Tātad, cik mums ir protoni? Broms 7. A grupā, 4. periods. Ir 3,5 protoni. Ok, der. Cik ir neitroni? 3, tātad neitroni. 3,5. 80. Mīnus 3,5 ir 45, jā. 80 mīnus 3,5 ir 45. Pareizi. Tālāk, ja mēs runājam par elektroniem. Elektroni šajā gadījumā vēl ir 3,5. Labi. Tātad enerģijas līmeņu skaits mums cik ir? 4, tāpēc, ka 4. periods. Un kā tie elektroni tiks izvietoti? Tātad mums ir broms. Zīmējam tos enerģiskos līmeņus. Tātad vistuvākajā pie kodola, cik būs vienmēr? 2. Tālāk iedomājieties, ka periodiskā tabula ir galda spēle. Vienkārši ejiet ar pirkstu līdz tam bromam. Tātad ejam 2. rindu. Cik tur elementi? 8, tāpēc rakstam 8. Tālāk. 3. rindā. Jābūt 8, pareizi. Un tagad mēs uzdodam sev jautājumu. Vai mēs šķērsosim skandiju līdz cinkam? Kāpēc? Mēs pēc periodiskās tabulas mēs šķērsosim šitā un pēc tam visu 4. līniju līdz bromam. Un līdz ar to tie elementi, kas ir 4. līnijā, viņi vienkārši tiek ieskaitīti šeit. Ja tu fiziski līdz tam elementam velc pirkstu un saproti, ka tu viņus šķērso, tev viņus vienkārši jāpieraksta speciālajā vietā. Ok, un līdz ar to tie būs 18. Un tad ārējā cik jābūt? Kāpēc 15? 7. Kā tu to uzminēji? Nu, grupas numurs. Jo kas pa elektroniem ir ārā? Ot šie, kā mēs viņus sauksim?
Nesapratu. Kā vēl? Valences vērtības vai valences elektroni? Valences vai vērtības elektroni? Ko tas nozīmē? Elektronus var atņemt vai pievienot. Ok, labi. Valences vai vērtības elektroni. Un tad šajā brīdī mēs dabūjam to, ka vērtības, jeb valences elektroni arī atbilst par oksidēšanas pakāpēm. Toties šos elektronus mēs pieliekam klāt vai atņemam nost. Un ja es sagribēšu, pieņemsim, uztaisīt bromu plus 3, broms plus 3, tad kas viņam mainīsies? Tikai ārējais enerģētiskais līmenis. Ja mēs mainīsim protonu, kas notiks? Ja atomā izmainās protonu skaits, kāda ķēze notiek? Protonu skaits. Vienalga. Vai tas paliks broms? Skaties. Domā globāli. Ja tu maini protonus, tas vairāk nebūs broms. Cits kārtas numurs un cits elements. Līdz ar to protoni nekad nemainīsies. Ok, vai drīkst mainīt neitronus? Principā jā. Un tad šeit mēs varam pierakstīt, ka tie būs mums 45. Jo eksistē dažādi izotopi. Bet no oksidēšanas pakāpju ziņā mums drīkst mainīt tikai valences elektronus. 2, 8, 18 un cik paliek 4. Sapratāt? Toties šie ārējie elektroni mainās. Un līdz ar to, lai veidotu saites, mēs lietojam tikai elektronus. Jo, ja jūs mainat protonus un neitronus, tas jau ir kodola reakcijas. Tas temats jums arī var būt eksāmenā, bet šobrīd runājam tikai par atomu uzbūvi. Ok, labi. Jo. 8 šitais ir. Bet pēdējais. 4. Jā. Nu tāpēc, ka 7 mīnus plus 3. Jo mēs atņemam oksidēšanas pakāpi. Davai, šitais nav skaidrs līdz galam, kā tas strādā. Iedomājamies, ka mums ir pozitīvo un negatīvo bumbiņu vienāds skaits. Ja? Ko tas mums dod? Tas, ka kopā to bumbiņu lādiņš ir 0. Bet ja mēs samazināsim negatīvo bumbiņu skaitu, kāds lādiņš uzvarēs? Pozitīvs. Un ja mēs pievienosim klāt negatīvās bumbiņas, tad negatīvs. Vot tā arī mainās oksidēšanas pakāpe. Ja jums ir plus, jā, jūs noņemat nost 3 elektronus. Ja jums ir mīnus, jūs tos elektronus pieskaitat. Ok. Labi. Paņemsim kādu citu elementu. Nu, pieņemsim arsēnu. Arsēns -3. Tātad protoni, neitroni, elektroni.
Viņš ir tajā pašā 4. periodā un 5. grupā. Slāpeklis, fosfors, arsēns. Nu, davai. 3, ok. Četrdesmit divi. Ok, 42 elektroni. Mhm, 33 mīnus 3 ir 36. Ok, labi. Un tālāk mēs skatāmies, kā viņi tiek izvietoti. Tātad 1, 2, 3, 4. Labi, tātad 2, 8, 18 un pēdējā 8. Un tagad uzliekam pirkstiņu uz arsēnu un saskaitam, cik rūtiņas līdz beigām. 3. Toties, to rūtiņa skaits atbilst, cik maksimāli mēs varam pieņemt elektronus. Ja? Mēs nevaram iebāzt tur vienkārši fiziski vairāk. Ļoti gribētos, bet nevar. Ja? Un līdz ar to -5, -50 nav vienkārši iespējams. Ok. Nu, tagad jūs gribat bišķi izklaidēties. Paņemsim elementu, kuram nav līdz galam aizpildīts D līmenis. Dzels +3. Un atkal protoni, neitroni, elektroni. Ok, protonu skaits. 26, labi. 30. 23, labi. Un tagad grūtības sanāk. Izaicinājums. Nu, to, ka šeit 2 un ka šeit 8, jūs jau laikam sapratāt. Ok, bet tur sākās jautrība ar ko šeit likt. Iedomāsimies, ka mēs vispirms uztaisīsim dzelzi. Vienkārši ar 0. Ja mēs aizejam līdz dzelzim, mēs šķērsojam visus 18 elektronus? Nē. Līdz ar to mums jāsaskaita tikai tik daudz tās zilās rūtiņas, cik vajag līdz dzelzim ieskaitot. 6. Zilās rūtiņas 6. Plus vēl 8 no 3. līmeņa. Šeit vienmēr ir 8, un plusā mēs liekam to, kas nāk no tās 4. līnijas no skandija līdz dzelzim. Un tas mums ir 6 plus 8. Un tad pēdējā enerģijas līmenī mēs ko liksim?
Tā, nu davai skaitam. Davai atvērsim periodisko tabulu un paskaitīsim, kur tur ir 8 gabali. 2. Ir. Ok, tātad. Mēs bijām izņēmuši šo. Mēs bijām paņēmuši šo, pareizi? Tad tagad mēs ejam 4. līniju līdz dzelzim. 1, 2, šie paņemti. Šeit apstāties. No kurienes 8, 6, 3, 2. Mēs paņemam tikai 1, 2. Ok, līdz ar to šeit pēdējā enerģijas līmenī mēs zīmēsim tikai 2. Jo šeit valences elektroni ir izkliedēti D un 4. līmenī. Tā, 8 plus 6, 14. Un tad, lai dabūtu valences elektronus, tad mēs vispirms atņemam no ārējā līmeņa, toties mēs atņemam no šejienes, un tālāk mēs atņemam -1 šeit. Ja? Līdz ar to tie valences elektroni B grupām var nesakrist. Un līdz ar to tad šeit jāraksta 13. Ja mēs gribam uzrakstīt dzels plus 3, 2, 8, 13, 0. Jā. Mājas darbā jūs redzēsiet, ka ja jums pat nav, ja ir tukšs 4. līmenis, tur vienkārši būs jāuzraksta 0. Ko tas nozīmē? Enerģijas līmeni katram elementam ir visi. Vienkārši nav jēgas rakstīt tos, kur ir tukšs. Pareizi. Un līdz ar to, ja jums ir dzels, tad 4. līmenis tam ir un palika tukšs. Labi. Tik tālu skaidrs? Mēs tikko sapratām, kā principā var izveidot visvienkāršāko modeli. Ja? Un tieši tagad mēs varam doties pie tiem sarežģītiem modeļiem. Ja? Jo ko mēs šeit darām? Tās līnijas apzīmē enerģijas līmeņus. A, S, P, D un F ko dara? Ko tie apzīmē? Tas ir elektronu formulas daļa, bet ko viņi apzīmē? Apakšlīmeņus. Toties tev ir līmenis lielais, un tajā vēl ir, viņi sadalās vēl sīkāk. S, P, D, F. Saprat? Ok. Toties, šādi tu sevi vari pārbaudīt, ka šeit tev var būt tikai 2, un tie ir S. Šeit ir 8, tie ir 2 plus 6. Toties 2S, 6P. Un šeit tālāk jau jāskatās. Tūlīt mēs paskatīsimies uz SPDF elektroniem. Ko dara tās visas orbitāls? Cik daudz viņas mums ir vajadzīgs? Kam to vajag? Tas ir interesants fakts, ka katra orbitālē ir sava forma. Ja? Ka S orbitāla ir aplīts, P orbitāla ir hantelīte, D orbitāla ir dubulthantelīte vai balerīna, hantelīte un gredzentiņš. Nu, un F elektronus jūs nekad nerakstīsiet. Bet, ok, 3-kāršā hantele, 3-kāršā hantele, 3-kāršā hantele, dubult balerīna, toties hantele un 2 riņķi, un 3-kāršās hanteles.
to, ko mēs runāsim tālāk, kam vispār vajag tos apakšlīmeņus, spīnus, orbitālos skaitļus, kvantu skaitļus, ja? Lai aprakstītu turpmāk atomu modeli, cilvēki gribēja to visu iesist datorā. Un tad bija tāda problēma, ka elektrons ir daļiņa, kura nav autobuss. Viņa nebrauc no punkta A pa skaidru ceļu līdz punktam B. Elektrons ir daļiņa, iedomājieties, ka šī sfēra ir tukša. Ja? Viņa nav pildīta, un elektroni tikai var par to virsmu pārvietoties. Un elektronam nav ceļa uz tās sfēras no punkta A uz punktu B. Viņš vienkārši teleportējās un var atrasties šīs sfēras robežās. Ja? Un ja tu paņemsi P elektronus, tad tie P elektroni viņi jau dzīvo bišķi savādāk. Viņi jau dzīvo hantelītes veidā. Un līdz ar to katrā hantelē cik elektroni var dzīvot vienlaicīgi? Katrā no šīm formām? Nē. 2. Labdien. Ok. Nu tad ideja ir tāda, ka katrā no šīm formām eksistē tikai 2 elektroni. Ja viens rotē pa pulksteņa rādītāja virzienu, otrs pret pulksteņa rādītāja virzienu, tas, ko jūs zīmējāt jūsu tabulā ar tām bultiņām. Un tad loģika ir šāda, ka pat ja tev ir 2 hanteles kopā, tas nenozīmē, ka tur dzīvo 4 elektroni. Tas nozīmē, ka šajā te formā lido tikai 2. Un tas ir vajadzīgs tam, lai tie elektroni nesaskarstos savā starpā. Jo agrāk visi domāja, jo Bors izdomāja, ka mums it kā ir čaula, bet izrādās, ka čaulām ir dažāda forma. Un viņi savā starpā vēl māk iedarboties. Ok. Līdz ar to mēs uzzinājām par to, ko nozīmē šīs čaumalas. Ļoti skaisti, varbūt pajautās, kādā formā jūs izvēlēsieties testā, ja? Kādu vajag. Bet idejiski, kamēr jūs neaprakstat un neveidojat kvantu matemātisko modeli atomam, kur kā katrs atsevišķs elektrons rotē, tad jums šis ir vienkārši interesants fakts. Labi, bet kā īsti sadalīt tos visus elektronus tajā elektronu formulā? Ok. Sāksim ar praktisku pielietojumu. Tātad ir divas iespējas, kā zīmēt tabulu. Var zīmēt augošu piramīdu un var dilstošu. Kāda starpība? Nekādas. Toties, pirms 10 gadiem visi zīmēja piramīdu, kas aug no virsotnes uz pamatu, bet tagad Kaksis izdomāja, ka viņš uztaisīs savu grāmatu, un visi zīmēs otrādāk. Ne tā kā visiem. Prikals ir tāds. Ķīmijā pēdējos 100 gados nav nekas mainījies. Līdz ar to katrs grib izdomāt kaut ko jaunu. Tā kā es biju mācīts zīmēt piramīdu augošu, es zīmēšu viņu augošu. Ja prasīs dilstošu, tad zīmēsim dilstošu. Un ko šīs rūtiņas nozīmē? Kurš var pateikt? Tātad.
Pirmais enerģijas līmenis, otrais enerģijas līmenis, trešais enerģijas līmenis, ceturtais enerģijas līmenis, S elektroni, P elektroni un D elektroni. Pareizi? Ok. Kādi likumi eksistē par elektronu aizpildīšanu tabulās? Nu, ka katrā rūtiņā, jebkurā, var būt tikai 2 elektroni, 3 tas abās nevar. Un ja mums ir iespēja vairākās rūtiņās savietot elektronus, vispirms mēs saliksim pa vienam, un tikai tad mēs liksim nākošo. Kāpēc? Jo elektroni ir negatīvas daļiņas. Nu, viņam nepatīk atrasties kopā. Ja ir iespēja viņus izvietot pēc iespējas tālāk, toties katrā rūtiņā ielikt vienu bultiņu, ļoti labi, mēs tā arī darīsim. Bet ja nav, nu tad tikai tad mēs būsim spiesti pielikt katrā līmenī vēl pa vienai bultiņai. Labi, paņemsim kaut kādu elementu gālī. Lai ir gālīs. Mums ir gālīs kā elements. Pirmā rūtiņa mums ir elementi, kas ir ūdeņradis līdz hēlijam. Vai aizejot līdz gālijam, mēs šķērsojam visu tos abus elementus? Nu, laikam jā. Nu. Toties, katrai rūtiņai var uzzīmēt elementu. Tālāk, ok, mēs šķērsosim otro periodu. Atkal mēs sākam to no berīlija, ne no berīlija, bet no litija, līdz berīlijam, pareizi. Šķērsojam, aizpildam. Tālāk mums ir no bora līdz neonam, pareizi. Atkal mēs visus tos elektronus šķērsosim un līdz ar to aizpildīsim. Aizpildījām. Un tālāk sākās jautrības. Tātad šeit ir nātrijs līdz kas? Nātrijs magnijs. Aizpildam? Laikam, jā. Ok. Tālāk mums ir no alumīnija līdz argonam. Tos mēs atkal visi aizpildam. Tālāk mēs skatāmies, vai mēs šķērsojam tos elementus no skandija līdz cinkam? Jā. Visus? Tātad mēs viņus zīmējam. Tas jau taču ir 4. Tiešām? Idejiski mēs tos līmeņus rakstam nevis pēc, kur viņi atrodas periodiskajā tabulā, mēs rakstam viņus pēc enerģijas. Un sanāca, ka mēs tos elektronus, mums viņus jāsaliek speciālā secībā. Tāpēc es arī parādīju to, ka viņi skaitās pie 3, pat ja tu zīmē Bohr modeli. Jā, šie elektroni, viņi nav 4D, viņi ir 3D. Tūlīt paskaidrošu. Ok, tālāk mēs aizpildam kālijs līdz kalcijs,
Un tālāk galīs. Līdz kas? Nu, kriptons laikam. Es kā saka, man no galvas jāatcerās. Jūs varat paskatīties. Labi. Šito šķērsojam. Ok. Aizpildam. Galīs arī aizpildās. Viss. Mēs esam aizpildījuši visu, kas mums pienākās. Kaut kā nebaigi skaisti sanāca. Labi, tulīt. Da jūs reagojat vienkārši. Nu, beidzot. Labi, tad tu man uzdevi jautājumus, kāpēc mēs tad viņus nerakstam pie 4. Nu, sanāk, ka jāatcerās, ka, lai noturētu elektronus blakus kodolam, vajadzīga enerģija. Pareizi? Lai viņi rotētu noteiktajā vietā. Kā jums liekas, kuriem elektroniem ir lielāka enerģija? Tiem, kas ir tuvāk kodolam, vai tiem, kuri no kodola ir vis tālāk? Kāpēc? Viņas pozitīvais kodols un tā pievelk, viņi ir tuvu. Ja tālāk tu esi, jo biezāks paliek atoms, jo grūtāk tam pievilkt tos, kas ir ārā. Līdz ar to elektroniem enerģija palielinās. Un izrādās, ka šos te draugus mēs nezīmējam 4. līmenī tikai tāpēc, ka to enerģija atbilst 3. līmenim. Un viņi fiziski tur arī modelī atradīsies. Un tāpēc šos te mēs arī atceramies, ka tos jāraksta 3D. Ok. Vai ir kaut kāda specifiska aizpildīšanas secība? Jā, kāpēc 3D nevajag aizpildīt, vai pirms tam aizpildīt 4S. Davai paskatīsimies. Vai ir kaut kas tāds, vai nav kaut kas tāds? Rekordā secība. Mēs aizpildām 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S un tad 3D. Jo, rekord, viņi pēc enerģijas sakrīt. Tāpēc mēs viņus arī šeit arī pierakstījām. Ok, tātad. No šīm te bultiņām mēs varam uzzīmēt elektronu konfigurāciju. Tātad šī elektronu konfigurācija izskatīsies kā? Mēs norakstam. Pirmajā enerģijas līmenī atrodas S-tipa elektroni, pareizi? 2 gabali. Tālāk, otrajā enerģijas līmenī atrodas S-tipa elektroni, arī 2. Otrajā enerģijas līmenī atrodas arī P elektroni, un tie ir 6 gabali. Trešajā S līmenī mums atrodas 2S elektroni,
Trešajā P apakšlīmenī mums atrodas 6. Tālāk mēs aizpildām 4. Rakstam 4S2. Tālāk rakstam 3D10. Un paliek 4P1. Šādā te secībā. Ja varam rakstīt, kā 3D1, 4S. Šie skaidri vispirms 4S, un pēc tam 3D. Raksts to. Nu, kā tev to pateikt? Nu, tu saproti, ka uz vērtētājiem eksāmenā būs viena pareizā atbilde. Un kā tā izskatīsies? Un ja tava atbilde nesakritīs, vienkārši punkts neieskaitīs. Tur tā problēma. Ar gālī skaidrs? Vai tad pamēģināsim uztaisīt to pašu ar dzelzi? Ja. Nu, un kā mēs šito brīnumu aizpildīsim tad? Tā, nu, ko darām? Jā, uz augšu, uz apakšu, uz augšu, uz apakšu. Uz augšu, uz apakšu, uz augšu, uz apakšu, uz augšu, uz apakšu. Jā, tālāk. Jā, 2. Mhm. Mhm.
Un 6 būtiņas piedē. Vispirms pa vienai katrā, un pēc tam vienu uz leju. Ja šitais brīnums saucās par Hunda likumu, ka vispirms aizpilda pa vienai, un tikai tad pievieno vispārējās. Ok, jautājumi? Kas kā? Nu, kuri mums ir D3? D3 ir skandījis līdz cinkam. Pareizi. A mēs aizējām tikai no skanda līdz zim. Cik rūteņas? No skandija līdz dzelzim. Nu, 6. A cik būtiņas? 6. Nu, ot, tā arī. Jo es speciāli šeit arī pierakstīju tos elementus, kurus tu šķērso. Ot, šeit ir ūdeņradis hēlijs, litijs, berīlijs, bors, neons, nātrijs, magnīs, alumīnijs, argons, skandijs, cinks, kālijs, kalcijs, galijs, kriptons. Ja? Toties, ja man skolā neiedot to tabulu kādā secībā un kurš pie kura pieder, es atceros vismaz ar elementiem, ja? Kas man jāizpilda. Tas būtiņas ir elektroni. Ja? Tā kā protoni un elektroni mums sakrīt, nu, definē kā gribi. Gribi nosauc par protoniem. Bet protoni ir kodolā, tie ir elektroni. Katra būtiņa uz augšu nozīmē, ka rotē, nezinu, pa pulksteņa radītāju virzienu, būtiņa uz apakšu nozīmē, ka rotē pret pulksteņa radītāju virzienu. Tātad mēs arī tā dzīvojam. Ok, nu tad sarakstam 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 4P6, ne, 4P6 pagru, 3P6, 4S2, kas tālāk? 3D6. Ok. Un tagad padomāsim, kā izmainīsies, ja mums būtu šeit dzels plus 2. Kurus tad mēs aiztektu? Jā, mēs nosvītrotu abus divus, kas ir 4S2. Un ja būtu plus 3, kuru tad nākošo mēs ņemtu? Tur, kur 2, 3. D, pareizi. Jo jāatcerās, ka vispirms, ja jums dota elektronu formula, tad jums atņemsies no ārējā, kas pēc cipara ir lielāks, un tikai tad no tā, kas reāli ir beigās. Tāda ir fiška. Jo pagājušajā gadā šīs uzdevums arī bija. Nu, uzrakstiet mums lūdzu dzelzi plus 2. Nu, kā saka, uzrakstījām 3D, un tad ok, ārējais, kāpēc ne? Labi. Uzzīmēsim varu. Varš ar 0.
Tātad uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju. Uz augšu, uz leju. Uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju. Uz augšu, uz leju. Uz augšu, uz leju. Uz augšu, uz leju. Šitien arī. Tātad, un tad zīmējam 1, 2, 3, 4. Tātad šeit 6 gabali jau ir 8, 9, un tad šeit. Un. Šitien uz leju. Tātad šis te ir izņēmums. Un šitais te elektrons, tā kā mēs viņu glabājam ārējā enerģijas līmenī, ja, patērē vairāk enerģijas, mums ir iespēja viņu iespraust šeit, tad ko viņš izdarīs? Tur arī pārvietosies. Ok. Tu zini, ka viss ķīmijā grib būt miera stāvoklī, pareizi? Un nekas negrib patērēt vairāk enerģijas, cik vajag. Un izrādās tās, ja tu glabā elektronu 4. ārējā līmenī, tu šiem elektroniem, tāpēc, ka viņi ir tālāk no kodola, patērē vairāk enerģijas. Pareizi? Un ja tu vismaz vienu no viņiem pārvieto un noslēdz 3. D līmeni, kurš tev trūka, tu iekonomēsi ļoti daudz enerģijas. Un tad ķīmijā saka, ja iespējams iekonomēt, tad tas ir jādara. Saprat? Toties visiem elementiem, kas mums ir 1. B grupā, varam, sudrabam un zeltam, ir tāda iespēja. Un tagad, jā. Akam? Šeit ir, no tā ir jēga, tāpēc, ka mēs aizpildām to līmeni pilnībā. Ir tikai 2 opcijas, kad tas jādara. Kad šeit līmenī tev ir 4 bultiņas, jā? 4 bultiņas, un tad tu ieliksi no šejienes 5. Un šāds. Tikai 2 opcijas, kad to jēga darīt. Nav jēgas. Nu, skaties, ja mums ir situācija, ka mums paliek viena brīva, tad mums šo te obligāti jānes uz turieni. Nē. Jo tad tu atstāji šo vietu tukšu. Ja atcerēsimies, ka tas viss labi notiek tikai ar vienu elektronu, un ir tikai 2 situācijas, kad mums tas ir jādara. Kad mums šis elements ir varš, un kuram elementam ir 4D elektroni. Kurš tas ir? Atrodam. Kroms? Tad tas ir chroms. Jo atkal, ko mēs izdarām? Mēs tās 5 rūtiņas, kas mums ir, aizpildīsim pa vienai. Un tas arī iekonomēs atoma kopējo enerģiju. Un tas ir tikai 2 situācijas, kad mēs to darīsim. Un līdz ar to vara oksidēšanas pakāpes ir vispretīgākās. Jo kad jums ir varš 0, tad jūs iegūstat elektronu formulu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1
3D10. Ot iedomājās? Nu ko, uztaisam 5 minūšu pauzi. Davai uztaisam.
rādīt mani. Ots. Ja mēs gribam uztaisīt, lai varam būtu +1, kuru tad jāsvitro? Jā? Tātad mēs svītrosim šito. Ja gribēsim +2, tad to, ko mēs pievienojām. Un tas būs arī jātēlo elektronu formulu. Toties jums vispirms būs 4S0 3D10. Tikai pēc tam būs 4S0 3D9. Varš ir vispretīgākais elements, apsolu. Jūsu dzīvē, jā. Jo kamēr jūs neiet uz 5. periodu, jums vienkārši var atslāpt. Ok, labi. Nu, davai pēdējo piemēru un pēc tam ņems kaut ko jautrāk. Nosvītrosim visu, labi. Tā, delete un selēns -2. Selēns -2, tātad zīmējam. Jūs varat nezīmēt to tabulu, bet uzreiz uzrakstīt 1S2, 2S2, 2P6 laikam, 3S2, 3P6, tālāk 4S2, 3D10, un tad 4P. Selēns, SE. Tu parādi. Ok. Tātad, un kas notiks ar 4P, ja mums ir -2 šeit? Tātad mums kopumā jābūt 34 elektroni, no kuriem mēs atņemam -2, un tad kopā elektroni paliek 36, un tad 4P6. Un kam atbilst šī te elektronu konfigurācija? Kriptonu. To var pierakstīt šādā te veidā. Vienkārši saprotams, ka visiem elementiem, kas ir 4. periodā, nekas nemainīsies pirmajos 3, pareizi? Un tad mēs droši varam pierakstīt viņus, ja mums prasa uzdevums, tad mēs varam pierakstīt šito te daļu, kā argons, cēlgāze, ja? Un tālāk vienkārši pierakstīt klāt 4S2, 3D10, 4P6, jo šie te nekad nemainīsies. Mainīsies tikai pēdējais enerģijas līmenis. Un tāpēc mēs varam aizvietot šo te visu daļu ar argonu. To var darīt tikai ar cēlgāzēm – hēliju, neonu, argonu un kriptonu. Cēlgāzes. Periodiskajā tabulā, ja paskatīties, tad tās gāzes ir speciāli iekrāsotas un tabulas apakšā var izlasīt. Jā, tā katrai
grupai ir savs nosaukums - celgās. Nu, vai par šito skaidrs? Labi. Tad par šo mēs bišķi parunājam. Tātad tagad mēs zinām, kā tiek uzbūvēts atoms, mēs zinām, kā tiek izvietoti elektroni, mēs zinām, kā tos elektronus pierakstīt divos dažādos veidos, kā Bohra modeli un kā elektronu konfigurācija. Atkarībā no tā, ko jums prasīs eksāmenā, jums tas būs arī jāuzzīmē. Dažreiz uzrakstiet elektronu konfigurāciju, dažreiz pasakiet elektronu izvietojumu atomā. Nu, S1, S2, 2S2 un tā tālāk. Jā, tas ir elektronu konfigurācijas, electron configurations. Ok, tālāk, ko mēs darām? Tālāk mēs varam vaļā mūsu dokumentu, izlasam to, kas ir angļu valodā, bet mums to reāli nevajag. Uzspiežam tālāk un bliežam. Tātad mēs zinām, kas ir oksidēšanas pakāpes. Tagad mēs saprotam, no kā tās rodās, bet tagad mums viņas ir laikam jāpielieto pareizi. Un kur mēs varam pielietot oksidēšanas pakāpes vislabāk? Jā, bināro vielu sastādīšana. Ok, bināro vielu sastādīšana. Laikam katrs no jums šo bija saticis savā mūžā un varēs man atbildēt, ko tas nozīmē. Kas ir bināras vielas? Elements veido ar skābekli bināru vielu. Oi, nu labi, bināras vielas. Bināras vielas ir tās, kas sastāv tikai no diviem elementiem. Bināras vielas ir tās, kas sastāv tikai no diviem elementiem. Ok. Ot tad pagrieziens, ja? Labi. Nu tad sākās klasiskais jautājums. Tad jūs pirmo reizi ķīmijā gribat uzrakstīt reakciju. Magnīts plus, skābeklis. Tad jautājums, kura viela būs pirmā, kura otrā? Kā to noteikt, kāpēc? Kur, kas, kāpēc? Pēc elektronegativitātes, pareizi. Ok, ja pēc elektronegativitātes, tad ko mēs liksim priekšā? Magniju vai skābekli? Magniju. Kāpēc? Ok, tad magniju mēs liksim priekšā. Un tas likums sāk tā skan. Elementam, kuram ir lielāka elektronegativitāte, elektronegativitāte ir tieksme elektronus. Ko darīt ar elektroniem? Pieņemt. Elementam, kuram ir mazāka
Elektronegativitāte ir tieksme, elektronus. Ko izdarīt ar viņiem? Atdot. Un visbiežāk šis būs otrais, un šis būs pirmais. Toties elements, kuram salīdzinot ir mazāka elektronegativitāte, būs pirmais. A kam lielāka būs otrais. A kāda būs lādiņa magnijam? Magnijam 1. Atrodi magniju periodiskā tabulā. Nu, sāksim ar to, ka viņš otrā stabiņā. +2. Nu, ja mums nepalīdz periodiskā tabula, vienmēr ir šķīdība. Un šķīdības tabulā magnijam ir +2. Ok. Magnijam ir +2, skābeklim ir -2. Sarunāts. Kā novienādosim? Nu, noņemt vienkārši tos -2 un +3. Nu, labi, noņemsim, ok. Formula pareizi vai nav? Ok. Davai parunāsim par to, kas ir formulas sastādīšana. Ok. Formula sastādās tā, ka tu pa diagonāli nolaid oksidēšanas pakāpes, pareizi? Toties, bet to, ko mēs mēģinam novienādot, tas ir kas? Reakcijas vienādojums. Toties, mēs sastādām vielas formulu. Jā, viela sastāda kā? Nu, aprakstiet man to procesu ar vārdiem. Viela sastāda pa diagonāli. Pa diagonāli nolaižot lādiņus. Ar ko atšķirās jona lādiņš no oksidēšanas pakāpes? Oksidēšanas pakāpe ir konkrētam elementam. SO4 jonā sēram oksidēšanas pakāpe tieši sēram ir +6. Jā? Bet lādiņš SO4 jonam šķīdības tabulā ir -2. Saprotiet atšķirību, ja? Jums nav SO4 oksidēšanas pakāpe, tam ir lādiņš. Labi. Tātad tas ir skaidrs. Vai tad novienādosim? Novienādojam kā? 2 pareizi. Pirms magnija liksim. Ok, labi. Nu, tālāk bliežam visu kaut ko jautrāku, garlaicīgu vai interesantāku. Nu, kas veidosies, kad kalcijs izrēģēs ar fosforu? Kalcijs 3, P4, pareizi. Kalcijs 3, P2. Tāpēc, ka kalcijam ir cik? Oksidēšanas pakāpe. A fosforam? -3. Un tā ir vienīgā fosfora oksidēšanas pakāpe. Ok. Tālāk mums jānovienādo.
Jā. Kalcija fosfīda. Jā, jo šeit ir P4, šeit ir P2. Tad 2 priekšā un pirms kalcija 6. Jo šitais divnieks reizina visu. Jā. Un 3 un 2. Ok, 6. Būs kā līdz 2. O, jā. Novienādojam kā? Nē. Novienādojam vispirms O2. Šeit ir O1, 2. Un kālijas ir 4. Alumīnijas 2S3, jā. Jā. Ok. Tālāk. Ja, kāpēc 4? Uzliekam pirkstu uz slāpekli, cik viņam ir mīnusi. Uz slāpekļa uzliekam pirkstu, cik rūtiņas paliek. 3, ok. Mīnus 3. Litijam cik ir? Plus 1, tātad formula litijas 3N. Ok, kā novienādot? Pirms litijas 6, jā. N2, 2 litijas 3N. Ok, tālāk. Ir tāda viela? Nē, ir NH3. Kāpēc mēs nedrīkstam rakstīt H3N? Tāpēc, ka mēs domājam, ka tā ir skābe. Amuņaks ir bāze. Kas vēl jāatcerās par šo brīnišķīgo formulu, ka šeit ir mīnus 3? Un šitām H ir plus. To arī bieži jautā eksāmenā. Kāpēc mēs to pagriežam? Tāpēc, ka ja H ir priekšā, mēs domājam, ka tā ir skābe. H-chlors skābe, H2SO4 skābe, H3PO4 skābe. Ja amuņiekam nav skābās īpašības, nu nemaz. Viņš ir bāze. Un vienu gadu mums pajautāja, kā jūs domājat, kādas bija atbildes? Tieši pretējs. Ok, labi. N2, 2 šiten, pirms ūdeņraža 3. Ok, kas mums varam kaiš? Nu šeit varš. Varšklors 2, ja? Tālāk, kas šeit? S. O. Cik? Nekad. Tikai 2.
Tas ir likums. Nekad. Vienmēr sadedzinot sēru, vispirms rodās tikai sēra 4 oksīds. Sēra 4 oksīds. Un ja tu to sadedzināsi, tikai tad būs iespējams SO3. Ok, labi. Dzels plus chlors 2. Nebūs. Būs dzels chlors 3. Atkal likums. Dzels un chlors ar halogēniem. Un tad pirms chlora nevajag. 3. Vajag. Nu, kas būs tālāk? Kāpēc PO4? P3? No kādas oksidēšanas pakāpes fosfora vienkārši? Nu, skaties, grupa ir kura? 5. Ja grupa ir nepāra, tad 1, 3, 5. 1 laikam ļoti reti, 3 vai 5. Nu, šeit vienalga. Raksta P2O5, raksta P2O3. Neviens nav noteicis. Tātad 4, 5, 2. Nu, kā saka, ok, vai mums vēl ir kaut kādas vielas, kuras nedrīkst rakstīt, kuras jāraksta otrādi? Jā, var. Nu, no jūsu pieredzes, ko mēs rakstam? CH4, NH3, PH3 un silīcijas H4. Nu, principā ar šiem te jums jābūt pazīstamiem. CH4 redzējāt 11. klasē, pareizi? Ok, NH3 ierāvās jūsu dzīvē kaut kādā brīdī, neprasot uz to atļauju. PH3 un silīcijas H4. Interesants fakts, bet eksistē arī šādi. NH2? No NH2, ja tu gribi, tad ir N2H4, tas ir hidrazīns. Bet NH2 neeksistē. Bet nu šito jums taču nevajag. Hidrazīns man ir. Bet ko darīt? Jā? Jā.
Jā, tieši tā. Jo metāns nav noteikti skābe. Metāns ir dabas gāze, viņam skābās īpašības vienkārši naktī murgos rādās. Tā, ok. Vai ir jautājumi šobrīd? Šitiem? Jā. Da ļoti vienkārši paskaties uz elektronegativitāti. Elektronegativitāte. Tas ir rūtiņas augšējā daļa. Šeit rūtiņa labā mala, jā. Ok, kuram lielāk, kuram mazāk? Kuram lielāk ogleklim vai ūdeņradam? Salīdzinu viņu savā starpā. Ogleklim. Un tas nozīmē ko? Kurš būs negatīvs? Kurš no šiem būs negatīvs? Ja ogleklim ir vairāk, atgriežamies pie šitā. Ogleklis būs negatīvs, un līdz ar to tam būs mīnus cik. Uzliec pirkstu uz oglekļa un saskaita rūtiņas līdz galam. Četri, jā. Jā. Tāpēc, ka ūdeņradis ir pats plus. Jā, ūdeņradis stāv pirmajā grupā, tāpēc viņam ir plus. Un šitam ir mīnus 4. Tā viņi arī visi veidojās. Un katram no šiem pirmajam būs mīnus, bet otrajam būs plus. Ūdeņradiem kādā cita savienojuma var būt mīnus 1. Jā, N3H. Tas saucās hidrīts. Nātrijam ir plus, ūdeņradam ir mīnus. Atkal kāpēc? Ūdeņradam lielāka elektronegativitāte nekā? Jā. Jā, nu ot, N šeit ir oksidēšanas pakāpe 3, kura iet uz leju šeit. Jā, jo, nu, principā, ja mēs paskatīsimies uz, nezinu, CO2. Cik skābekli mīnus? Vienmēr? Mīnus 2. Ok, tātad mīnus 2 reiz 2, cik? Mīnus 4. Tātad šajā pusē tev ir mīnus 4, a šajā pusē jābūt tad pretējs plus 4. Kāpēc? Kopā būtu 0. Jo tikai šādā veidā tā molekula ir neitrāla. Prikols. Nav C2, O4. Tāpēc, ka molekulās, ja tev ir C2O4,
mēs viņus saīsināsim, jo principā to, ko mēs pierakstam, tās ir visvienkāršākās attiecības. Jā, vismazākās veselās attiecības, kas ir iespējams. Labi. Nu, ja mēs jau, mums palika 12 minūtes līdz ar to, jautājums šāds. Ja mēs paņemsim kālijs, chlors, O3, kā šitam brīnumam notiek oksidēšanas pakāpes? Nu, davai. Tātad kālijs tava pirmajā grupā, tas noteikti būs pozitīvs. Cik tam plusi būs tad? 1 vienmēr. Cik skābeklim būs mīnusi? -2. Un šitais būs noslēpums X. Un tad +5, pareizi. Tāpēc, ka +1, plus X, plus -6, jābūt 0. -6 rodās, ja tu -2 sareizini ar 3. Bet tu zini, ka katrai formulai, ja viņi ir sastādīti kopā, jābūt 0. Līdz ar to X ir vienāds +6 -1 ir 5. Tātad to var pat saskaitīt. Ok, ja mums būtu kālijs 2, chroms 2O7. Mums vajag noteikti Jā, oksidēšanas pakāpes katram elementam uz priekšu. Chromam būs 6 laikam. Skābekli -2, kālijam plus. Ok. NH4. Nezinu. 2, chroms, O4. Kam? Nu, tā atceries, ka šim ir -3 plus 1. Kopā šai te daļiņai, ja paskatās šķīdības tabulā, ir plus. Pareizi? Tātad šeit kopā ir 2 plusi, šeit ir 8 mīnusi, tad plus. Jā. Ok. Ja mēs paņemsim, nezinu, kālijs, alumīnijs, SO4 divreiz. Tas ir kālijs. Alumīnijs. Kālijs, alumīnijs, SO4, un tad nosakam katram. Būs +3, kam? Jā, kālijam. Jā, cēram. Cēram. Plus. 2. Nē. Kāpēc tik nepārliecināti? Jā.
Kāpēc SO4 kopumā -2, pareizi? Ja tev ir -2 un 4, tad ir -8. Bet jāatcerās, ka viņam vēl paliek lādiņš -2. Cik vajag pievienot klāt, lai dabūtu -2? 6. Tātad +6. Nu, mīļākais uzdevums salieciet lūdzu savienojums oksidēšanas pakāpju pieaugumā. Ok, tātad mums ir viela 1 N3 2S, pirmā viela, tālāk mums iet N3 2 S2 O4, tālāk mums ir N3 2 SO3, N3 2 SO4. Divi, viens, 2, 3, 4. Un tagad vajag noteikt, kādā secībā šos te brīnumus ir jāsaliek. Otrajā piemēram tur N3 2 S2 O4. N3 2 S2 O4, jā. Nu, ir vielas, kuras nevar. Jā, bināras vielas mēs varam saīsināt. Viss pārējās mēs tā, nu, negluži. Nevajag. Nē. Kas ir? Neviena nav. Es skrienu projām. Indietis, nav indietis. Saliks šīs vielas sēra oksidēšanas pakāpju palielināšanas secībā. 1, 2, 3, 4. +4, +6. Tā, un šitam? Sēram +3 var būt? Nē, tas nav izņēmums. Tas veidojas dēļ tā, ka sērs savienojās ar sēru.
Ja? Kad sērs veido sēru saiti, neviens no sēriem nepieņem plus un mīnus. Tāpēc parādās tas brīnums. Ok, labi. Tad skolotājs pats uzrakstīja pareizā secībā. Labi. Davai. Tad uz šodienu šis būs viss. Mājas darbs jau ir Moodlē. Var skatīties lekciju, uztaisīt mājas darbu, sastādīt savienojumus, tie, kas vēl neatcerās. Jū. Nu, droši. Tas var